Ir tādi cilvēki, kuriem ļoti patīk kontrolēt, visu paredzēt, sakārtot, lai viss ir pēc plāna, pēc detaļām, pēc likuma, pēc niansēm. Un no vienas puses šie cilvēki redz kontroli un paredzamību kā vērtību. Vienkārši ir tādi cilvēki, kuriem šī ir īpatnība, viņi mums ir redzami sabiedrībā kā grāmatveži, kā ārsti, kā policisti, jebkur, kur ir vajadzīga kārtība, struktūra un racionalitāte. Taču savā ziņā šis var būt arī kā liels apgrūtinājums attiecībās, izaugsmē, dzīves priekā, ja kontrole ir pārāk izteikta, jo viņa atņem daudz skaistus dzīves aspektus, kā improvizācija, spontanitāte, ļaušanās, plūsma, joki, prieks. Un tāpēc, ja tu zini cilvēku, kuram ir pārāk izteikta kontrole, tad tādā īsā versijā viens no galvenajiem risinājumiem ir kontroles balansēšana ar ļaušanos. Ļaušanās var nozīmēt katram kaut ko savu. Tas var būt doties uz tango dejām, doties dabā pārgājienā, braukt uz darbu pa jaunu maršrutu, ļaut sev apģērbties tā, kā tiešām gribas tajā dienā pēc noskaņojuma. Ja, tad kontrole, viņa var būt arī tāds aspekts no bērnības, kur cilvēkam ir pietrūcis drošības, paredzamības, un tāpēc kontrole ir kļuvusi par tādu kā apātiju. Ja, cilvēki, kas pārāk daudz tur mazgājās, ir visur jābūt kompulsīvi, visam perfekti kārtībā, ja visām virsmām jābūt absolūti tīrām un nevar ciest, ka kāds kavē. Ja tas ir tāds diskomforts, tad tur iespējams ir jāpastrādā arī ar bērnību, jāsaprot, kur bērnībā pietrūka drošība, taču kopumā kontrole ir kaut kas tāds, ko var līdzsvarot un panākt arī kā tādu labu, patīkamu īpašību sev un apkārtējiem.